Labs vakars šajā visā šajā burvīgajā ziņu sakarā. Var teikt to, ka ļoti padomu video, kas ir jums telefonā, vai WhatsAppā vai kur. Jums uzdošat meitene no rīta, cikos, ne, 6, 7 rītā. Jūs dodat labrīt vai dienu, vakar. Es gribu iepazīties. Jūs labrīt, bet tikai tad, ja jums ir, ja jūs esat iznepadarījāt. Tikai tad, jūs sevišķi zemu, tad tikai, bet jūs esat dzīvojat vienā valstī, jūs esat skolā gājuši vienā, jūs neredzējāt nekur, ne uz ielas, ne pēc skolā gājāt vienā ikarā. Jums ir jāstiekās kaut kur, kur meitene tev ir ērtāk. Ja meitene piekrīt, ar tevi sēdēties kaut kur tur, kur tu ej, ja meitene grib sēdēties uz citur, tev ir jāpiekrīt meitenei, jo meitenes ir tādas ziņas, bet jums ir jābūt ļoti uzticīgiem, jāpierīt neko ielākiem. Tā, tev jāņem tur, kur ir, jo, ja dzīvot valstī, ja nē, tad jums ir jāapsaka, kur viņa dzīvo, kur viņa dzīvo. Ja viņa pati nepasaka, kur dzīvo, jums jāliek, kur jūs dzīvojat, vai tu dzīvo, ja jūs esat jau labu laiku, kaut ko esam. Un, jā, jums jāatceras pie augstielas, pie Moris ielas, kaut kur, kādā ietāsies. Otrais ir, jums ir otrais, vēlreiz arī dzīvē. Jums ir jākur jālicina kaut kādu restorānu vai kādu namiņu vai picu vai ko tādu jāstāju, ērnīcu, kaut kur tādu. Meiteni piekritīs. Kādas meitenes? Jo meitenēm neko nezināt. Ja piekrīt, nāc uz randiņu. Jā, tā kā vakar atnākšu. Jums ir jāpazvana, jo ar izziņām nekā nebūs. Jums ir jāzvana. Jums jābūt drosmīgiem. Es savai nozvanīju, kurā man ir jau lauzene, kā viņa rūtīja, kādiem ieskatīt. Bet jums jāuzvana, puiši. Meitenei jāsaka, ka taču būs tevi sandiņu. Ja nebūs, tad sacīšu, ka jums jānodot kopā. Jā, jums jāuzvana sandiņu. Jums ir jāatnāks. Ja tad jau tā, ko darīt, vai to pēc kādu vīnu, vai ko iedzer, vīnu šampaņu, tagad normālu 0,5, tad mājā, kā kurš vīns vai vīns šampaņets, nelikās paņemt normāli, paņemt vīnu, vai šampaņeti, ja tev mājā savu lāžu, vai lādījos apmēr pēc katrs vēlasai, kāds uzkodas paņemt veikalā vai kāds tur, ja vai mājās nekā nav, protams. Un tad jau aizies, ja sevis, atfinēt, pirmo, reizi, otro jau. Un tad jau meitenei, viņai, tā reize, viņa jūtasai, otrādāk, meiteni aizies no santiņu. Tas ir puišiem, kuri ar meitenēm saliekās tikai,
no telefonu, ka te tikai vai vienkārši nav uz ielas. Kaut kā ir atjušies, vai tikai paldies, ka nošķirījo, abonē, laiku un tie video. Un tikai noklausījāmies reakciju. Tā visiem.